Kas tad šodien notika ar kripto tirgu? Izraela uzbruk Irānai, tirgi reaģē, ne tikai kripto, bet arī citi. Pēdējās 24 stundās tika likvidēti vairāk nekā 1 miljards ASV dolāru. Starp citu, vai tu jau paspēji apskatīties mūsu mājaslapu www.kriptonumur1.lv? Walmart un Amazon apsver iespēju laist klajā savu stablecoinu. SEC ir atlicis kārtējo lēmumu pieņemšanu par ETF-iem, un šajā reizē tas ir Vanek iesniegtais ETF par Avalanche. Japāns video spēļu uzņēmums Gumi iegādājās bitcoinu 1 miljardu jēnu apmērā. Trumps vakardien paziņo to, ka viņš negrasās atlaist Jerome Powell. Zināšanas par kripto iegūsi pie mums Kripto numur 1. Apmeklē www.kriptonumur1.lv vai mūsu Telegram kanālu. Visi linki profilā aprakstā.